Sveicināti! Šajā video es jums parādīšu, kādā veidā datorā pievienot MetaMask maku, digitālās valūtas dažādiem projektiem, ko mēs izmantosim, un kā pievienot šiem makām arī jaunu tīklu, tātad Binance Smart Chain tīklu. Okay? Tā nolūkos nepieciešams ir dators, un vislabāk to darīt, atverot, protams, ir Google Chrome pārlūku. Tad šajā pārlūkā rakstiet iekšā vienkārši vārdu MetaMask, tieši tādā veidā, un MetaMask ir ļoti populārs dažādu projektu tur, kur izmanto dažādus makus. Tātad jūsu Google pārlūkā, ja, iesiet šeit un spiedīsiet šeit uz MetaMask. Ja, un principā, ja jūs esat kādreiz veidojuši digitālo maku, jums būs skaidrs jau darbības tiem, kuri to darīs pirmoreiz, tātad jums soli pa solim, tātad kā to paveikt. Pirmkārt, tad spiežat šeit apskatīties, varat palsīt, ja gribat, kas tas tāds ir un kā maki strādā un darbojās, bet kurā gadījumā spiežat šeit leju pielādēt. Tad jums jāizvēlas, protams, savu ierīci, dotajā brīdī mēs to darām uz datoru. Mums arī ieteikti lietot datoru tāds vienkāršāk. Un tātad šajā gadījumā spiedīsim šeit ieinstalēt MetaMask maku priekš Chrome. Ja? Tātad šajā gadījumā jums atvērsies Chrome veikals, Chrome pagarinājuma veikals, tā saucas, ja? Un viss, kas jums jādara, jāspiež šeit uz šīs zilās pogas, kur rakstīts pievienot Chrome pārlūku. Ja? Viņš paprasīs vēlreiz, vai vēlaties pievienot, un jūs spiežat Add Extension, tātad pievienot šo pagarinājumu. Ja? Un dotajā brīdī tur aizmugurē notiek šī darbība, un jūsu maks tiek pievienots. Ja? Kā redzat, viņš parādīs šeit augšpusē un uzreiz pazūd. Tad gadījumā, ja jums viņš pazūd, bet jūs gribat, lai viņš parādās šeit, kur man viss šīs piktogrammas, jums iespējams tur varbūt viņās ir dažas vai nav neviena, tad šeit ir tāda sadaļa maziņa tā kā puzles zīmīt, jūs tās uzspiedīsiet un redzēsiet, kad šeit parādīsies jūsu MetaMask maks. Lai viņš parādītu šeit augšām palikt, jūs uzspiedat šeit uz šīs te pogas, kas saucās PIN, tātad piespraudīsiet šeit maku un viņš šeit parādīsies. Tad, ja jums ir jau MetaMask maks un jūs gribat viņi tā kā augšu pielādēt vēlreiz, tad jūs iesiet un spiedīsiet šeit, man jau ir atkopšanās frāze, tie 12 vārdi, kas ir nepieciešami, lai šo te maku uzstādītu. Ja jums nav šāds maks, jums ir nepieciešams pilnībā jauns, tad jūs izmantosiet šo te, sāksim iestādīšanu, tad izveidot maku. Okay? Un šajā gadījumā te paprastīs jums dažas nosacījumus, vai jūs piekrītat, ja? Par to, ko jūs darīt. Un, protams, arī drošības nolūkos viņu vēlreiz pabrīdina, ka ne pie kādiem apstākļiem jūs nedrīkst izpaust savu slepeno frāzi, IP adresi un tā tālāk. Ja? Tā kā šajā gadījumā spiedīsim, ka mēs visu sapratām, piekrītam un iesim tālāk. Tātad šajā gadījumā jums būs jāizveido jauna parole. Es vienkārši, šis ir demo nolūkos, es jums rādīšu visu, kā ir. Ja? Un tad jūs apstiprināt paroli, jūs iespiežat šeit un iespiežat izveidot. Šajā gadījumā jums šeit ir arī maziņš video par to, kādā veidā drošības nolūkos, ko drīkst, ko nedrīkst rādīt, ja? Kādā veidā tas izskatās un parādās viss. Ja? Tad šajā gadījumā es tā kā spiedīšu tālāk nākamais. Un šeit zem šī lodziņa būs mana slepenā frāze. Viena lieta, tas, ka es jums šeit šo frāzi parādīšu, tas nenozīmē, ka jūs viņu drīkstat rādīt. Ja? Tad, respektīvi, ja kāds zina jūsu frāzi, viņš var augšu pielādēt jūsu maku un nozagt jūsu visu kriptovalūtu. Tāpēc atcerieties vienmēr, šī nākamā slepenā frāze ir tikai jums, un vislabāk to saglabāt, un kā šeit arī rakstīts, ja, šeit ir uzrakstīts par slepeno frāzi, viss ir rakstīts, var izlasīt latviešu valodā, kas ir. Bet viņi nedrīkst vienam rādīt. Ja? Šajā gadījumā es uzspiedīšu. Nu, lūk, tātad šie ir tie vārdi, kas man ir nepieciešami pierakstīt uz lapas un saglabāt uz seifā. Ja? Nekādā ziņā viņus nevajadzētu fotografēt, nekādā ziņā viņus nevajadzētu tā kā saglabāt datorā vai saglabāt savu telefonā, jo datu noplūdes gadījumā kāds var tikt pie jūsu vārdiem, un tas ir tas, kas visvairāk cilvēkus arī pēc tam apbēdina, ja kāds ticis pie viņu vārdiem, un pēc tam šie te vārdi pazūd. Ja? Tad, kad jūs viņus šādā kārtībā norakstījuši, ja, saglabājuši, tad spiežat nākamais, jo tagad jums tieši tādā pašā secībā šie vārdi būs jāsaklikšķina. Kā mēs to darīsim, ja? Mēs iesim un klikšķinām te uz vārdu gadījumā, ja jums kaut kas nesakrīt pareizi, jūs uzklikšķināt atpakaļ un viņš izkrīt ārā. Atpakaļ, ja? Tā kā šajā gadījumā es eju un saklikšķinu visu tieši tā, kā bija pēc kārtas rakstīts, tāpēc ir svarīga arī šī kārtība. Kad tas ir izdarīts, tad mēs spiežam apstiprināt. Un apsveicam, mūsu maks ir izveidots, pabeigt maka izveidošana tā. Tad maka atkopšanās frāze, ja ir pieejama security recovery phrase, ja, un tā ir tā kā pieejama tikai jums, jūsu makā. Tas ir tas, kas jums ir vajadzīgs šajā gadījumā. Nu, lūk, MetaMask maks ir izveidots, ja, un tātad galvenais tīkls MetaMask makā ir Ethereum. Tātad šajā gadījumā jūs varat glabāt Ethereum kriptovalūtu šeit un pievienot dažādus
kriptomonētas, kuras atbalsta šis tīkls. Kā arī redzat, protams, šeit ir dažādi citi tīkli, kur jau ir iestatīti. Taču mūsu gadījumā mums ir nepieciešams iespējams iestatīt Binance Smart Chain tīklu, kurš arī darbojas Metamaskā, taču viņš nav uzreiz standarta komplektā šeit iekļauts, mums vajadzēs viņu pievienot manuāli. Tad iesim darīt to pakāpeniski. Tad spiežam šeit, kur ir 3 punktiņi. Es atvainojos, ne 3 punktiņi, bet šeit augšā uz krāsainās sadaļas. Ja? Tad jūs varat iet šeit, kur ir iestatījumi. Ja? Un te, kur šeit sadaļā kreisajā pusē, kur rakstīts ir tīkli. Un šajā gadījumā jums šeit ir visi šie tīkli jau parādīti, ja mums vajadzēs pievienot jaunu tīklu. Tātad kādā veidā mēs to izdarīsim, pavisam vienkārši. Ja? Binance akadēmijā ir arī sīkāks apraksts par to, kā šis tīkls tiek pievienots un tā tālāk, bet principā tātad mums ir jāievada šie te vajadzīgie resursi šeit Metamask mūsu makā, lai mēs varētu pievienot. Es arī zem šī video aprakstā ierakstīšu šos te datus, lai jums nav pašiem jāmeklē, jūs varat vienkārši nokopēt no video aprakstā. Tad nosaukums, Smart Chain, jūs varat nosaukt, kā jūs vēlaties viņu, principā, bet es vienkārši demonstrācijas nolūkos izmantošu to, kas šeit ir dots. Tālāk mēs ejam nokopējam tātad šo te new RPC URL, tātad svarīgi, ka jūs nokopējat pareizi un ieklikšķinat to, un šajā te gadījumā tātad to mēs ieliekam šeit, tad mums ir nepieciešams ķēdes ID. Ķēdes ID, kā redzat, Chain ID ir 56, mēs nākamajam ierakstam, tātad 56. Simbols, te rakstīts neobligāti, taču apstīsim, ka simbols BNB. Es vienkārši demonstrācijas nolūkos visu ierakstu tā, kā te ir. Ķēdes, tātad Explorers arī nav obligāts, bet programmā esmu pārkatien no šejienes un šeit tātad iekopēt. Ja? Un tad, ko es izdarīšu, tagad es spiedīšu saglabāt. Ja? Un es visu izdarīšu pareizi, tad jūs esat pievienojuši tādu jaunu tīklu, kas parādās šeit Smart Chain. Tagad mēs ejam atpakaļ uz savu maku, kādā veidā, tad mēs ejam atpakaļ aizvarot šo te krustiņu. Ja? Un kā redzat, kas ir mainījies, tagad mūsu galvenā kriptovalūta šeit ir BNB, un jebkādu koinu, ko mēs pievienosim mūsu projektu ietvaros, ja, kas atbalsta šo te Smart Chain tīklu, parādīsies arī šeit pie asetiem. Ja? Un Metamask jūs varat izmantot, kā es teicu, arī citu tīklu ietvaros, ja, un šeit augšā jūs vienmēr varēsiet pārslēgties galveno tīklu. Un, piemēram, attiecīgi mums nepieciešamo Smart Chain, ja, tad šajā gadījumā BNB. Tieši tik vienkārši tas ir izdarāms. Ja tev nesanāca, tad ej atpakaļ soli pa solim, dari šīs darbības, un tev viss arī sanāks. Vēl veiksmi un uz drīzu atkal tikšanos nākamajā video.